Viena no dabisko zālāju atjaunošanas metodēm ir sēklu zāles izklāšana. Kaut sēklas aizņem vien dažus procentus no nopļautās zāles apjoma, tā tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajām metodēm, jo dod labus rezultātus un darba veikšanai nav nepieciešama īpaša tehnika. Šajā saimniecībā ir attīstīta graudkopības nozare. Vēl nesen šeit tika turētas piena govis, un darbi tiek veikti ar skābsienu gatavošanai, tīruma apstrādei un kūtsmēslu izkliedei paredzēto tehniku. Sēklu zāles ievākšanai tiek izmantota viena no sugām bagātākajām saimniecības pļavām, kura līdz sēklu ievākšanai netiek ne pļauta, ne ganīta. Lai sugām bagāto pļavu nenoplicinātu, sēklu zāles ievākšanu tajā veids katru otro gadu. Lai ar sēklu zāli pārnestu iespējami vairāk augu sēklas, zāles ievākšana tiek veikta septembra sākumā, kad lielākā daļa tās augi ir noziedējuši un nogatavinājuši sēklas. Tas ļauj ievākt ne tikai tās sēklas, kuras ir gatavas pļaušanas laikā, bet arī tās, kuras jau ir izsējušās, bet vēl nav nonākušas līdz augsnei. Tā kā ievāktā sēklu zāle ir jāpārved un jāizklāj ļoti īsā laikā, izklāšanas vieta ir jāsagatavo jau pirms zāles ievākšanas. Šajā saimniecībā izklāšanai ik gadu tiek izvēlēts kāds no sugām nabadzīgajiem zālājiem, kurš sēklu zāles ievākšanas laikā ir zemu noganīts. Lai ar sēklu zāli ienestās sēklas nepaliktu velēnā, bet nonāktu uz atsegtas augsnes, noskatītā vieta tiek sēcēta ar tīruma ecešām. Ecēšanas laikā jāpanāk, ka vismaz trešo daļu vai pat pusi no tās aizņem atklātas augsnes laukumi. To vieglāk paveikt ar sēklu diskošanu vai vairāk kārtēju ecēšanu ar ganību ecēšām. Tomēr līdzīgi kā šajā saimniecībā, to var veikt arī ar tādu tehniku, kāda ir pieejama. Sēklu zāles pļaušanai vislabāk izmantot pīķu pļaujmašīnu, bet ja tā nav pieejama, pļaušanu veic ar jebkuru atbilstošu tehniku. Šeit to paveic ar disku pļaumašīnu, bet zāli savāc ar skābsienu gatavošanai izmantoto savācēju. Savākšanu veic uzreiz pēc zāles nopļaušanas, lai iespējami mazāk sēklu izbirst turpat uz lauka. Lai sēklu zāle nepaspētu sakarst un sēklas zaudēt dīgtspēju, zāles kravu pārved un izkliedē stundas vai 2 laikā. Tas ir viens no lielākajiem šīs metodas trūkumiem. Tā ir izmantojama vien tad, ja sēklu ievākšanas un izklāšanas vietas atrodas nelielā attālumā. Sēklu zāles izklāšanai saimnieks izmanto mēslu ārdītāju. Tas ir labs veids, kā nodrošināt vienmērīgu zāles izkliedi. Izklāšanas laikā zāle tiek sasmalcināta, tāpēc ievākšanas un pārneses darbi tiek veikti laikā, kad visu noskatīto augu sēklas jau ir gatavas. Ja pārneses darbi tiktu veikti agrāk, tad izklāšana būtu jāveic ar rokām, lai negatavās sēklas var ienākties nepieciešamo mitrumu un varības vielas iegūstot no ziedkārta. Lai ar sēklu zāli ienestās sēklas nepaliktu velēnā, pēc izklāšanas tās tiek pieveltas ar velti. Un noslēgumā izklāšanas vietā tiek ielaists saimniecības ganāmpulks, lai arī tas palīdz izsētajām sēklām nonākt līdz augsnei un iesakņoties. Daļu no izklātās zāles govis noēdīs, bet tam būs arī pozitīvs efekts. Ar govju mēsliem apēstās sēklas nonāks citās ganības daļās. Tas ir dabiskais sēklu transports.